Sveiki visiem! Šeit Tante Liene, un šodien mums ir 8. nodarbība. Viņa vārds ir Jānis. Vēstījums ir, ka kalpojot citiem, mēs gatavojam ceļu Jēzum. Šīs nedēļas atmiņas pants ir no Lūkas evaņģēlija 1. nodaļas 76. panta. Tajā rakstīts, jo tu iesi tā kunga priekšā sataisīt viņam ceļu. Jana bija sajūsmā. Viņa tikko bija saņēmusi ziņu no vecmāmiņas. Jana lasīja ziņu atkal un atkal. Nākamēnes es došos pie tevis ciemos, un es tev sagādāšu pārsteigumu. Tāds uztraukums! Man jāpalīdz mammai sagatavot māju, Jana nodomāja. Meitene aizskrēja uz virtuvi. Mammu, viņa sauca, es gribu palīdzēt sagatavoties vecmāmiņas vizītei. Lūdzu, saki, kā varu palīdzēt? Pastāsti man, ko darīt. Kādu dienu pirms ļoti ilga laika eņģelis nodeva ziņu vecam vīram, vēstījumu, kas palīdzēja mainīt pasauli. Elizabete un Caharija ilgus gadus ilgojās pēc bērniņa, bet, kad viņi kļuva veci, viņi atmeta šo cerību. Caharija bija viens no daudzajiem tempļa priesteriem. Viņi pārmaiņus kalpoja nedēļu Jeruzalemes templī. Tikai vienu reizi mūžā priesteris iegāja šajā svētajā vietā. Tas bija gods dedzināt vīraku uz zelta altāra. Tad priesteris lūdzās pēc grēku piedošanas visiem cilvēkiem, un viņš sirsnīgi lūdzās pēc ātrākas mesijas atnākšanas. Caharija šo dienu bija gaidījis visu mūžu. Tagad, nu jau vecs vīrs, viņš bija sajūsmā, ka bija pienākusi viņa kārta. Caharija svinīgi uzkaisīja vīraka pulveri uz kvēlojošām oglēm. Uzcēlās saldi smaržojošo dūmu mākonis un piepildīja svēto vietu. Pēkšņi Caharija sajuta, ka nav viens. Viņš atvēra acis un altāra labajā pusē stāvēja eņģelis. Caharija trīcēja no bailēm. Nebīsties, Caharija, Dievs ir uzklausījis tavas lūgšanas, sacīja eņģelis. Tavai sievai Elizabetei būs dēls, tu viņu sauks par Jāni. Viņš iestā kunga priekšā, lai sagatavotu viņam ceļu. Bērns viņa vecumā, Caharija šaubījās par eņģeļa vārdiem, tāpēc eņģelis deva viņam zīmi. Tā kā tu neticēji maniem vārdiem, tu klusēsi un nevarēsi runāt līdz dienai, kad bērns piedzims. Un tad eņģelis pazuda. Caharija atvēra muti, lai sāktu lūgšanu par cilvēkiem, bet neviens vārds netika izteikts. Viņš nevarēja izdvest ne skaņas. Līdz šim Caharija ilgu laiku bija pavadījis svētajā vietā. Cilvēki ārā sāka brīnīties, kas ar viņu bija noticis. Kad priesteris beidzot iznāca ārā, viņa seja dīvaini mirdzēja. Caharija klusi lika viņiem nojaust, ka ir redzējis eņģeli. Caharija steidzās mājās. Viņš mēģināja izstāstīt Elizabetei notikušo, taču nevarēja parunāt. Viņam bija jāraksta un jāizmanto rokas signāli. Viņiem būs bērns, zēns, kura vārds ir Jānis. Eņģelis viņam to bija teicis. Pēc vairākiem mēnešiem piedzima viņu mazulis. Elizabetes draugs sapulcējās viņai apkārt. Viņa vārds būs Jānis, paziņoja Elizabete. Jānis? Jūsu ģimenē neviens nav nosaukts par Jāni. Kāpēc gan nesaukt viņu par Cahariju? Draugi un ģimene brīnījās. Elizabete pagriezās pret savu vīru. Caharija pakratīja galvu. Viņš ātri uzrakstīja, lai visi redzētu. Viņa vārds ir Jānis. Tūlīt atgriezās vecā priestera balss. Viņš runāja ar cilvēkiem un slavēja Dievu par šo svētību. Caharija droši vien pastāstīja Jānim par eņģeli pie altāra. Dievam ir padomā īpašs darbs priekš tevis, sacīja Caharija. Tu iesi tam kungam pa priekšu, lai sagatavotu viņam ceļu. Kad Jānis uzauga, viņš aicināja cilvēkus nožēlot grēkus un kristīties. Viņš palīdzēja daudziem cilvēkiem sagatavoties satikt Jēzu. Arī tev ir īpaša vieta Dieva plānā. Mēs varam sagatavot ceļu Jēzum, kalpojot citiem un apmierinot viņu vajadzības. Tad viņi labprāt uzzinās par Jēzu.